Un redz, kāda man te ir sūna. Te. Visur tāda ir. Paņēmu tādu aeratoru. Aeratoram ir vairāk ātrumi. Es pagaidā, nevis ātrumu, bet dziļumu. Es uzliku pirmo. Lai jūs saprastu, kā viņš tur izskatās, viņam ir šitādi naži vienkārši. Viņš uzvar zemi tā kaut kā. Nu, tad šitādi te agregātu aeratoru ņemos un redzam, te mēs redzam sūnas. Tās ir sūnas, tik forši tik izrautas ārā. Redz, ka te mēs varam redzēt, šitam te ir dziļuma numur 2. Šī teritorija bija ar dziļumu numur 2. Tagad patīstamies. Jā, paretināju. Nu, te vienā vietā. Tur, kur nelīdzenāks bija, redz, ka te mēs redzam, ka ir tā forši paretināts. Bet, te mēs redzam kopumā, tas ir ar dziļumu numur 2. Šitien te man bija jau sabērta zeme, tagad tur nekas nebija. Šitien bija vēl, te bija totāli daudz sūnas, un šitien te bija baigi nelīdzens. Un šitien tāpēc ir dziļumu numur 4. Kas tur ir? Nu, te jau, protams, jūs varat redzēt. Jā, te tādi tukšumi rodās, tur, kur lielāki kalni bija, tas tagad ir noņemts nostans, sūnas ir izņemtas ārā. Jā, un šitien te arī bija baigi daudz sūnas. Iepriekšējais saimnieki pret sūnām kaut ko bēra. Tagad es tās sūnas esmu izritinājis, nu, protams, te mēs varam redzēt. Vēl sūnu bišķīt kaut kur ir, bet jebkurā gadījumā ir baigi paretināts, redz? Es tagad iebēšu vēl zālīti, pret sūnu līdzekli kaut kādu. Jā, un tad jau kaut kas te arī būs. Tās ir skābeļas it kā. Jā, redz, te bija kalni visādi, un tad tas ar sūnām viss izplēsās ārā. Un reku te arī var redzēt, kā es esmu braucis. Tur, kur sūna bija vairāk, tur ir vairāk izplēsts, te arī ir 4. Un šitien te jau ir mazāk izplēsts ārā. Redz, tāpēc, ka te bija mazāk sūnas. Tā, bet jebkurā gadījumā mēs varam redzēt, kā te viss ir forši paretinājies. Jā? Un kaut kā tā, nu te, kur tie tukšumi, tur mēs redzam, tur bija daudz sūnas un bija nelīdzens baigi. Tāpēc tā ir. Vēl vienreiz atgriežamies tur, kur man ir dziļums 2. Redz, te mums arī bija vairāk, tad uzreiz vairāk izplēš ārā, bet es gribētu teikt, ka te tā baigi forši viss ir. Tā kā kaut kā tā. Nu, tāda iekšējā sajūta, ka baigi forša lieta, baigi foršā štele tajā visā padarīšanā ir. Bet vienīgais, protams, kad kompats man bija pilnīgi tukšs, un tagad man te ir pazies cik daudz. Tas ir tāds blakus efekts aerācijai.